Mani sauc Liene. Es pārstāvu Stebi platformu, kas ir B2B darbinieku labbūtības platforma, bet es šodien neesmu viena. Arī mana kopā ir Laima Buša, kas ir projekta Vesels birojas autore. Gan webināra aprakstā, gan arī LinkedIn postos, gan daudz aprakstījām, kāda ir mūsu katras vēsture, bet tas galvenais, kas mūs šajā visā pasākumā vieno, kāpēc mēs esam kopā šajā webinārā, ir tas, ka mums ir tā kopīgā deksme par labbūtību, īpaši darba vidē, jo laika ir tādi, ka prasības no darbiniekiem mainās un darba tirgus mūs spiež par to visu domāt. Lūk, un mums ir tāda, gribētu teikt, dabīgi iedzimta rūpe un prieks par katru uzņēmumu, kurš par saviem darbiniekiem no sirds rūpējās. Runājot par šodienas programmu, Laima padalīsies ar savām zināšanām, ar saviem ieskatiem gan statistikā, gan labbūtībā kā tādā, bet tā kopēja apvienojošā ideja ir tāda, ka mēs gribam iznest to domu, ka labbūtība tas nav tāds vienreizēja aktivitāte vai viena lieta, ko izdarīt un pēc tam nolikt plautiņā un aizmirst. Tā ir lieta, kurai jākļūst par ikdienas sastāvdaļu, kurai jākļūst par kultūru, darba vides kultūras sastāvdaļu, un mēģināsim sniegt to, šo iedvesmu to tā arī uzņēmumu vidē iedibināt. Un, protams, varēsiet uzdot arī visus sev interesējošos jautājumus. Centīsimies uz visiem atbildēt. Un webināru otrajā pusē, es no savas puses padalīšos ar to, kā panākt to, lai visi labie nodomi neapstājas pie tā, kad mēs aizējam vai nu pie priekšnieka vai pie finanšu departamenta, kur mūsu ideju tādu skaistu un uz labu vērstu nocer. Tā kā saknē, vai arī neiedod gluži to naudu, kas varbūt ir cerēta. Apskatīsim tieši no šī aspekta, kā iznest labbūtību, kas ir tāds varbūt netaustāma lieta, līdz pat izmērāmām un arī gan finansiāli, gan datos izmērāmām kompetentēm uzņēmumu vidē un kā to ideju iznest un panākt, ka šis tiek iedibināts. Varbūt dikti nekavējamies, Laima, dodu vārdu tev. Un sākam tad varbūt par mūsu informatīvo daļu. Lūdzu. Paldies, Liels, par vārdu. Un paldies Lienai par iniciatīvu un to organizēšanu. Man šeit ir tiešām jauki sastapt jūs visus šeit šodien virtuāli. Tūlīt arī dalīšos ar prezentāciju, lai varam arī visu savu pasākumu sākt. Tā, tūlīt, vienu sekundīti. Tā, vajadzētu būt, ka viss redzams, visu ekrānu, vai ne? Super. Jā, tā tad Liena jau pastāstīja nedaudz par to, ko tad mēs šodien dzirdēsim. Tiešām par mani jau varēja izlasīt informāciju pavisam īsi par to, kāda es nonācu līdz labbūtībai. Jāsaka, mani tāda pamata izglītība bija maģistrs komunikācijas zinātnē. Sapratu, ka reklāmā varbūt sevi neredzu, tad es atgriezos jau darba aizsardzībā, kas jau bija man tāda iemēģināta joma. Un mācoties augstskolē, sapratu, ka tas, kas man visvairāk interesē, ir varbūt ne tikai tās tehniskās un dokumentācijas lietas, kas darba aizsardzībā, vai ne, jūs zinat, ir nepieciešams, tur mapītas, tagad viņas ir elektroniskas, bet tas katrā ziņā, kas mani uzrunāja vairāk, ir par psihoemocionāliem riska faktoriem, par stresu, par izdegšanas jautājumiem, bet tas bija 2008.–2009. gads, kad šit ļoti foršas tēmas, bet jūs jau zināt, bija izaicinošas laiks. Un tad es gandrīz nejauši nokļuvu personāla vadības sfērā, kur arī man vajadzēja sākt vairāk domāt par darbinieku mācībām, gan jauno, gan esošo, par stresa vadības jautājumiem, arī par to pašu darba aizsardzību. Un tā pamazām es iepazinu arī šo te labbūtības sfēru. Tad pirms tiem daudziem gadiem viņu man šeit reti, kurš tā sauca. Un man šeit Latvijā tiešām mēs esam varbūt nedaudz aizkavējušies ar to labbūtību, bet super, pēdējos pāris gados, manuprāt, ļoti daudz par to mēs aktīvi runājam un tiešām redzam, ka tas ir ļoti, ļoti būtisks aspekts un par šodien mēs par to arī vairāk parunāsim. Tā kā pēdējos pāris gadus man ir mazs projekts Vesels birojas, kur kopā ar citiem, gan sākot no fizioterapeitiem līdz psihoemocionālās veselības speciālistiem, mēs domājam par to, kā tad palīdzēt darbiniekiem justies labāk, būt efektīvākiem un tiešām audzināt to savu labbūtību, gan fiziskajā, gan šajā psihoemocionālajā jomā. Tā kā tas nedaudz par to, kā es sastapos ar labbūtību, un tad šodien, ko es mēģināšu savā stāstā salikt kopā, ir šis cilvēks, viņa individuālā labbūtība, un pretējā pusē, protams, ir darbs, darba devēja intereses, vajadzības, un pa vidu tiešām šis te
ilgtermiņa aspekts, jā, tiešām, kā jau Liena saka, ka tas nav tāda noorganizējuma tikai nedēļu, un starp citu labūtības nedēļas un mēneši ir foršas aktivitātes, bet šodien tiešām vairāk par to ikdienu un par šiem te procesiem, kurus mēs tā kā gribam saredzēt, vai ne, lai tiešām tie ieietu mūsu darba kultūrā. Jā, pirms es sāku savu stāstu, man īstenībā tā kā mēs jau esam diezgan kupls pulciņš sapulcējuši, es ticu, ka liela daļa no jums tiešām interesēs par labbūtību, tāpēc jūs šeit esat. Tā kā man liels lūgums atrast čata logu un ielikt, pāris vismaz atslēgas vārdus, kaut kādu teikumu, varbūt savu definīciju. Kas jums ir labbūtība darba vietā? Jā, varbūt, ka tas ir kaut kas tāds, kas jums jau ir nodefinēts. Varbūt jūs esat atbildīgais labbūtības speciālists darbā, un jums jau ir skaidra zināma definīcija. Bet iespējams, ka tie vienkārši ir pāris atslēgas vārdi. Kas jums šķiet, kas ir tiešām tas, bez kā darbā mēs nevaram runāt, kad tā ir labbūtība bez šiem aspektiem? Tā kā lūdzu ielieciet čatā kaut vai pāris tādus atslēgas vārdus. Un tad paskatīsimies, kas mums ir labs sarakstīts, un varēšu padalīties arī. Tā. Es zinu, ka čats strādā. Mums ir pāris labdien un sveiki, tā kā jums ir iespēja atrast, tad uzrakstiet, kas ir labbūtība, kas jums tas ir. Jā, es jau redzu, ka mums ir viens dalībnieks uzrakstījis, ka tā ir droša darba vide. Jā, un pakomentējot, man šķiet, ka tas ir ne tikai fiziski, bet arī psihoemocionāli droša vide. Jā, Kristīna, saka, ka tās ir labsajūta, rūpes, nodrošinājums. Tā kā es to sadzirdu, ka tā ir gan tāda personīgā labsajūta, gan tās rūpes, ko mēs sajūtam arī no darba devēja puses, ja, un savu kolēģu puses. Elīna saka, ka darbinieks jūtas labi darbā un ir prieks nākt uz darbu. Un man šķiet, tas ir viens no tiem atslēgas lietām. Ja, ja tev ir prieks nākt uz darbu, tad mēs darām kaut ko pareizi. Ja, kad cilvēkiem gribās nākt uz darbu, tas nav tikai, tā kā saņemu naudu, tāpēc nāku uz darba vietu. Un vēl arī kolēģi saka, ka tas ir ilgspējīgs rūpes par darbinieku fizisko, emocionālo, finansiālo labsajūtu. Man jau šķiet, ka šī jau tāda definīcija nobried, kas tiešām ietver šos te labbūtības kādus pamata pīlārus. Ja? Un labbūtība darbā ir darbinieku vajadzību izprašana un vides uzlabošana. Lieliski. Paldies liels. Tiešām redzu, jā, man šis pēdējais arī patīk, ka mēs izzinām, ja? Un tad mēs darbojamies. Ja? Un man šķiet, ka tas arī par šiem datiem aspekts, ka mēs tiešām zinām, kas tad cilvēkiem ir vajadzīgs, kas ir tās sasāpējušās lietas, lai nav tā, ka mēs tikai, man šķiet, ka šitas ir forša aktivitāte, ko mēs varam piedāvāt. Un tad noslēdzošais, ko es lasīšu, un tad mēs turpinām ar manu prezentāciju par, ka tā ir emocionāli droša vide, ērta un funkcionāla darba vieta, kā arī bonus, piemēram, veselības apdrošināšana. Jā, liels paldies, man šķiet, ka arī šeit tādi vairāki aspekti saslēdzās, gan fiziskā darba vides aspekti, ja, gan arī šie emocionālie un vēl bonusiņi, kas vienmēr ir patīkami, ne? Tā kā, liels paldies par iesaisti. Es turpināšu ar pavisam mazu tādu labbūtības definīciju. Varbūt kādam noder. Šī man patīk Felicijas A. Hupertas ļoti īsa tāda definīcija. Viņas ierakstīs angļu valodā, kā viņa oriģināli skan. Un labbūtībai šajā definīcijā ir tādas divas sadaļas, ja, tāda kombinācijas starp to, ka es jūtos labi, un šeit mēs apakšā varam likt subjektīvo laimes sajūtu, ja, labbūtības pētījumu, ja, kad mēs jūtamies tiešām labi, jā, tas ir laimes skala, teiksim tā, un otrs arī par to, ka mēs funkcionējam efektīvi, ja, tas ir par to, ka mēs tiešām spējam pildīt šīs lomas, kas mums ir uzliktas, ja, ka tas ir gan darbā, gan privātajā dzīvē. Ja, ka mēs arī spējam funkcionēt, piemēram, darbā. Ja, tur mēs varam skatīties jau uz darba efektivitāti, ja, uz iespējamiem sasniegumiem tā tālāk. Tā kā jā, šī man tāda mīļa definīcija, kur sastāv no šiem te diviem aspektiem. Gan pašsajūtas, ja, gan arī šīs te spējas funkcionēt efektīvi, arī iespējams piepildīt savu potenciālu, ja, būt kā labākajai sevis versijai. Un šodien, tā kā, protams, labbūtībā ir ļoti daudz šīs šķautnes, ja, un ko mēs varam palikt zem tās lielās labbūtības lietu sarga, ir gana daudz lietas apakšā. Tad mans piedāvājums šodien ir skatīties caur labbūtības modeļa perma prizmu un paskatīties katru no tiem aspektiem, pavisam nedaudz dažus datus, pētījumus un kaut kādas tādas lietas, kuras vienkārši
es redzu, ka varbūt šobrīd tas ir aktuāli pievērst uzmanību, ja? Bet skaidrs, ka tur apakšā ir daudz vairāk vēl citu aspektu, par ko mēs noteikti varam runāt un iespējams tikties vēl kādā citā reizē. Jā, par Pērmaku šo modeli viņa radītājs ir Mārtiņš Seligmans, kas ir pozitīvās psiholoģijas ieviesējs, ja, varētu teikt tāds tēvs. Un šim modelim ir variācijas arī dažas no sākuma. Tā bija Perma, tas burtiņš arī tikai pēc tam pienāca klāt. Jūs varat apskatīties arī citas nedaudz variācijas, bet šoreiz man piedāvājums palūkoties ar šīm te brillēm. Un sākot ar katru no šiem te pīlāriem, tad pirmais no šiem te pīlāriem ir pozitīvās emocijas, jeb P burtiņš. Un, manuprāt, daudz ir diskusijas par to, vai tad mums kā darba devējiem būtu jārūpējas, lai darbinieki būtu laimīgi, ja tas jau šķiet tik subjektīvi, ja, teiksim, tāda lieta. Bet, kur pavisam neliela tāda dati, ja tādi vizualizēt īstenībā, jo mums kā darba devējiem vai darba devēju pārstāvjiem ir izdevīgi un būtiski, lai tie darbinieki būtu laimīgi. Ja šeit katrā ziņā viens no pētījumiem par to, ka laimīgi darbinieki ir vidēji par 13% produktīvāki darbinieki. Un šis laimes līmenis, protams, ir ārkārtīgi subjektīvs. Par šodien mēs par to vairāk nerunāsim, bet, manuprāt, ir labi zināt, ka mēs uz laimi varam paskatīties kā uz tādu prasmu un īstenībā attīstāmu kompetenci, ja, ko mēs arī varam skatīties darba kontekstā. Un vai tie ir laimīgi darbinieki, kas ir produktīvāki, vai produktīvāki un veiksmīgāki darbinieki ir laimīgi darbinieki, tad tas arī ir kaut kas tāds, kas vienkārši ietekmē viens otru kā tāda pozitīvā sniegbumba. Ja mēs paši jūtamies labāk, mēs esam laimīgāki, dzīvojam vairāk pozitīvās emocijās, tad mums arī šie darbi iet vairāk no rokas. Ja? Un ja mums darbos veicās, mēs spējam sasniegt kaut kādas lietas, tad mēs atkal jūtamies labāk un pozitīvāk un piedzīvam vairāk šīs pozitīvās emocijas. Bet tas, ko es vēlējos likt tādu diezgan lielu uzsvaru uz to, ka, manuprāt, šeit mums ir jāskatās ne tikai uz pozitīvām emocijām, bet uz emocijām kā tādām, un pat arī nedalot tik daudz, vai tās ir pozitīvās emocijas, vai tās ir negatīvās emocijas, jo visas emocijas mums skaidrs, ka ir ļoti nepieciešams. Un tas, ko es arī redzu, ka pēdējā laikā mēs daudz runājam par to, ka labbūtība tas ir būtiski ne tikai brīžos, ja, kad mums veicās, ka mēs piedzīvam šīs pozitīvās emocijas, bet labbūtība ir arī par to, ka mēs tiekam labāk galā ar situācijām, kas ir izaicinoši arī ar šīm te sarežģītajām emocijām. Un šeit man patīk, es neesmu ielikusi slaidu, bet var paskatīties Michelle McQuaid, viņa ir Wellbeing Lab dibinātāja, viņa arī strādā ar šo te Pērmaku modeli, viņa ir tas es latviski neesmu iztulkojis, bet saucās struggling well, ja, ka tu esi tādās sarežģītās situācijās, bet tu spēj jau diezgan ātri atrast, kur tie klupšanas atmiņi tu jūti, ja, kur tu jūties sliktāk, kāpēc tu jūties sliktāk, tu spēj identificēt šīs lietas un atkal labāk strādāt un ātrāk palīdzēt sev būt resursu stāvoklī, ja? Gan iekšēji atrast, kā tad es varu sev palīdzēt, gan, piemēram, atrast palīdzību no malas, kaut kādu veidu atbalstu, un par sociālo atbalstu un sociālā attiecību nepieciešamību, starp citu, pavisam tālāk es arī runāšu. Tā kā tas labbūtība nav tikai par labajiem laikiem. Un šeit es gribēju ielikt pavisam tādu nelielu atsauci. Šogad publicētais Kantāra pētījums, kā tad jūtās darbinieki Latvijā, un tad mēs redzam, ka 41% no darba ņēmējiem pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši kādas profesionālās izdegšanas pazīmes. Un šeit es negribu teikt, ja, ka 41% ir piedzīvot tiešām profesionālu izdegšanu, ja, un tad obligātā veselības pārbaudē jūs tur saņemat atzinumu, ka jā, ir tiešām liels, mums ir izdedzis darbinieks, bet skaidrs, ka tie bieži vien ir priekstvēsneši. Ja? Un tas, ko es arī vēlos teikt tieši šajā prezentācijā, kas ir viens no tādām lietām, ko es esmu tiešām pamanījusi, un par to, protams, runāju ne tikai es, ka kā mēs varam samanīt jau šīs lietas sākumā. Ja? Varbūt gan preventīvi, kā mēs varam darboties, gan tiešām kā mēs varam jau risināt problēmas, pirms tās nav ļoti samilzušas. Ja? Jo cilvēki noteikti, kas ir saskārušies ar izdegšanu vai ar kādiem cilvēkiem, kuriem tiešām ir jau izdegšanas sindromas identificēts, ka tā aiziešana atpakaļ, ja, uz to normālo funkcionēšanu, tad jau ir daudz sarežģītāk un ļoti sarežģīts ceļš. Un, jā, runājot tieši par mentālo veselību, tad viens aspekts, ko es gribēju akcentēt, ir tieši vadītāja loma.
Ja es domāju, ka iespējams, ka šo te pētījumu daudzi ir redzējuši. Man šeit viņš pirms kādu laiku varētu tur pāršalca LinkedIn un internetu par to, ka vadītāju ietekme uz darbinieku mentālo veselību ir pat lielāka nekā ārstam, nekā terapeitam. Tas ir vienlīdzīgs ar to, kas ir mūsu partnerim, ja, kas ir mūsu otrai pusē. Tāpēc tā ir liela atbildība tāpēc, uz vadītāju pleciem. Un šeit man tad nedaudz detalizētāka informācija no viena pētījuma Deloittes, kas publicēts arī šajā gadā, ka gandrīz visi vadītāji atzīst par to, ka vismaz lielā mērā daļai viņi ir atbildīgi par savu darbinieku labbūtību, bet tajā pat laikā trešā daļa no darbiniekiem nejūt, ka par viņiem parūpētos. Ja? Un ko mēs varam redzēt vēl tālāk no šīm lietām? Un mēs ar Lienu runājam, ka jums, ja gribēsies saņemt šīs prezentācijas, pašiem pēc tam papētīt tos datus, tad jūs varēsiet atstāt savu e-pastu, un mēs ar prieku padalīsimies. Ja? Ka mēs redzam tikai puse vadītāji regulāri pavaicā saviem darbiniekiem, kā tev iet, ja nevar būt tikai, ka tu nodosi šo te projektu, ja mums tur tag, bet kā tev tiešām veicās, ja kas ir tie izaicinājumi, ar kuriem tu saskaries. Un tāpat mēs arī runājam par labbūtības programmām, ja? Kas ir tie faktori, kas viņus padara veiksmīgas, un viens no tiem faktoriem ir komunikācijas aspekts. Un, piemēram, pēc šī pētījuma datiem tikai 38% vadītāju aicina savus darbiniekus izmantot labumus, ja, kas ir pieejami labbūtības programmu ietvaros. Ja. Un tas ir viens ne tikai par komunikāciju, bet otrs ir tas, vai vadītājs ar savu piemēru un šo te, arī komunikāciju vēsta, ka tas ir ok, piemēram, izmantot šos te labumus. Ja, es nezinu, mums tur ir iespēja uzspēlēt galda tenisu, ja, ir vienā stūrītī, bet vai tas ir ok, ka es paņemu šīs te 15 minūtes darba dienas vidū. Ja. Tā kā, jā, vadītājiem ir ļoti liela atbildība, bet tas, ko es vēl vēlējos pēdējā teikumā akcentēt, ka šajā pētījumā bija šis dati, ka 42% vadītāji atzīst, ka ir pilnībā iedrošināti un spējīgi palīdzēt organizācijai sasniegt tās nospraustos labbūtības mērķus. Bet vēl viens aspekts ir to, vai mūsu organizācija ir nospraudusi šos te labbūtības mērķus, ja? Jo mums ir grūti sasniegt kaut ko mēs nemaz neesam nodefinējuši. Tā kā šis, manuprāt, tāds labs atkal diskusijas temats, ja, par labbūtības mērķiem, par mērījumiem, par tādu labbūtības politiku, varbūt, kurai obligāti nav jābūt izdrukātai, parakstītai, ja? Bet ka vismaz mums ir skaidrs tas ceļš, ko mēs vēlamies iet, kas ir tie mērķi, kas ir mūsu misija šajā jautājumā. Jā, un, protams, atvērtais jautājums, kā tad atbalstīt vadītājus, ja? Jo viens ir tas, ka vadītāji paši iespējams saskarās ar tieši tiem pašiem izaicinājumiem, ja? Varbūt viņi paši ir uz izdegšanas robežu, un kā cilvēks, kurš nav resursu stāvoklī, vēl var palīdzēt atbalstīt savus darbiniekus. Tā kā viens ir par to, vai vadītājiem ir arī pašam kaut kur atbalsts, ja? Vai viņam ir šie vajadzīgie resursi, un, protams, otrs, vai viņam ir vajadzīgās zināšanas, prasmes, kā viņš var palīdzēt atbalstīt savus darbiniekus, ja? Gan labbūtības jautājumos, gan arī mentālās veselības izaicinājumos, ja? Vai viņš zina, kā par to runāt, vai viņš ir uzsācis šīs sarunas, līdzīgi kā mēs redzam, tikai 50% pavaicā saviem darbiniekiem, kā tad viņiem īstenībā iet. Tā kā jā, šis tāds ļoti liels, manuprāt, diskusijas jautājums, bet vēl viena lieta, ko es vēlēs pie šī vēl labbūtības pīlāra pielikt, ir par to, vai augstākā vadība zina, kā darbiniekiem veicās, ja, kā viņiem īstenībā iet, kas ir tie izaicinājumi, ar kuriem viņš saskarās. Šeit es gribēju atkal ielikt vienu atsauci no Deloitte šī gada pētījumu par to, ka ir īstenībā ļoti, ļoti liela plaisa starp to, kā darbinieki jūtās un kā viņi novērtē savu labbūtību, un par to, ko domā par to augstākā līmeņa vadība. Ja, un šī tipiski ir tā, ka darbinieki nejūtās nemaz tik labi, viņi pēdējā gada laikā nav sajutušies, ja, ka uzlabojusies viņu tur psihoemocionālā, tur finanšu vai sociālā labbūtība, bet savukārt augstākā vadībai šķiet, ka tā notiek. Ja. Tā kā, vai arī šie vadītāji ir, varētu teikt, nopakot ar vajadzīgo informāciju. Un šeit tikai kā tāds piemērs, viens no rīkiem, ko mēs varam izmantot, vaicājot, kā tad darbinieki jūtās, ir grow.lv emocionālā klimata indeks. Šie dati gan no 21. gada, jūs paši varat aiziet paskatīties, kāpēc es ieliku šo te
tieši rīku, jo man šķiet, tas ir ļoti vērtīgi, ka tu vari norādīt ne tikai to, kādas ir tavas šī brīža sajūtas un emocijas valdošās darbā, bet arī ielikt, kāds būtu optimālais līmenis, lai tu varētu labi funkcionēt darbā, kā tu vēlētos justies. Ja? Tā kā šo noteikti var papētīt un paskatīties. Nākamais pīlārs mums ir engagement, jeb iesaiste. Un šeit kā tādu, varētu teikt, analoģiju tādai plašākai darbinieku iesaistēs ielikusi plūsmas stāvokli, kas arī, ka tu esi iesaistīts šajā brīdī. Ja? Kad, es nezinu, šobrīd es esmu webinārā, man ir pietiekami liels izaicinājums jums pastāstīt par šiem te jautājumiem, par kuriem es esmu plānojis stāstīt. Ja, tā kā izaicinājums ir pietiekams, bet tanī pašā laikā man arī vajadzīgās tur prasmes, zināšanas, atbalsts, ja, tur tehniskais nodrošinājums, lai varētu to izdarīt. Tāpēc es varu teikt, ka es esmu tādā plūsmas stāvoklī, ja, ka es jums varu šo te pasniegt. Ja man būtu tagad jārunā par raķešu zinātni, ja, tad tas droši vien būtu pilnīgi ārpus šī te plūsmas stāvokļa, droši vien raustītu valodu un nesaprastu, kā lai jums izskaidroju visus šos jautājumus. Un tā varētu teikt, pēc šādas analoģijas es arī skatos uz darbinieku iesaista plašākā mērogā, tā visu laiku savā veidā ir tāda laipošana, ja, starp to, ka mums ir pietiekami liela izaicinājuma, mums ir pietiekami interesants darbs, mums ir iespēja iesaistīties, mums ir iespēja darīt, bet mums arī pietiekami resursi, ja, un katram šis te plūsmas stāvoklis, teiksim, tā ir atšķirīgs, ja, un tas ir par to, vai mēs arī spējam kaut kādā vērā pielāgoties, ja, dažādiem cilvēkiem, dažādiem darbiniekiem. Kopsakarā ar šo es esmu ielikusi tādu pārskatu no Deloitte's Workforce Wellbeing Imperative, arī šogad publicēts. Tas ir balstoties uz atkal Deloitte pētījumiem. Viņi ir sadalījuši, varētu teikt, sasistematizējuši tos tieši ar darbu saistītos faktorus, kas vistiešāk ietekmē darbinieku labbūtību, un tieši ir saistīti tieši ar darba procesiem, ar darba organizāciju. Un šie galvenās sadaļas ir vadība un vadības stils, tas ir darba dizains un veids, kā tiek veikts darbs. Un pavisam nedaudz jūs pēc tam paši varēsiet paskatīties smalkāk. Man tiešām šķiet, ka šis resurs ir ļoti, ļoti vērtīgs, bet kaut vai par šo te pašu, teiksim, tā vidusceļu, ja, un ko mums ir jāpielāgo, ir viens piemērs, ja, ko mēs redzam pie vadības, ir piemēram par mikromanagementu un pietiekamu arī vadību. Ja, jo vienam, ja mēs visi zinām, ja mikromanagements ir kaitīgs un slikts, bet arī pat laikā nepietiekama iesaist un atbalsts no vadītāja puses arī var būt tikpat slikts, ja, un katram darbiniekam un katrā darbinieka dzīves, varētu teikt, posmā, tas arī visticamāk būs atšķirīgs. Ja, tā kā, cik vadītāji ir atkal spējīgi pielāgoties, ja, cik viņi ir nopakot ar šīm prasmēm un spējām to izdarīt. Ja, vai viņiem beig galā ir laiks to pārdomāt un realizēt. Ja. Un šeit, protams, atkal apakšā atzinība, tāpat psiholoģiskā drošība, ko jau vairāki kolēģi minēja šajā čatā, ja, kas tiešām, manuprāt, ir tāda tēma, par ko mēs arvien vairāk runājam, par to, kā mēs varam veidot šo te psiholoģiski drošo vidi. Tāpat arī par darba dizainu, ja, par to, ka mums ir pietiekami, varētu teikt, tāda darba slodze skaidrs, ka periodi ir dažādi, ja, bet nav tā, ka cilvēkiem vienkārši visu laiku viņi strādā uz šiem 110% iedomātiem. Ja. Un, ap citu pētījumā, kas atkal bija no Kantāra, ja pareizi atceros, tad pēdējo 2 gadu laikā ir mazinājies to darbinieku skaits, kuri saka, ka viņa darba slodze ir optimāla. Un, jā, protams, arī iespējas augt darbā, tāda jēgpilnums, par ko mēs arī pavisam vēl nedaudz pieskarsimies tuvākajos slaidos, un arī veids, kā tiek veikts darbs. Un šeit pavisam varbūt tāds triviāls piemērs par šo te vajadzību vienmēr būt pieejamam, kaut vai par to, vai komandās mēs esam pārunājuši par to, kā tad mēs organizējam, ja, teiksim, šo te komunikāciju un šo te strādāšanu, piemēram, pēc darba laika, ja tev atnāk ēpasts 7, tad tas ir ok, kad viņš tur vienkārši paliek, ja? vai tev kaut kādā veidā jārēģē. Ja? Tā kā atrast veidus un kaut kādas vienošanās, skaidrs vadlīnijas, kā mēs, piemēram, rīkojamies, ārkārtas situācijā, ja tev tajos 7 kaut kas ir jādara, bet, ka tu, piemēram, vari turpināt skatīties Netflix, ja tev atnāk ēpasts, ja? Jo vienkārši kolēģiem patīk strādāt vakarā, un tas ir pilnīgi ok, ka viņi vienkārši izsūta šos ēpastus. Ja? Tā kā super maz tāds, varētu teikt, vienkāršots piemērs, bet, manuprāt, par to, kā arī šādas lietas tieši ietekmē mūsu labbūtību. Jā. Jā,
skrienot uz priekšu, mums ir nākamais pīlārs, kas ir saucās relationships, attiecības, un skaidrs, ka tas arī ir viens no ļoti, ļoti būtiskiem aspektiem, ka mēs jūtamies pieņemti, ja tas ir cieši iet roku rokā arī šo te drošo darba vidi. Un tas, ko es vēlējos šeit atkal ielikt, ir dati no Kantāra 23. gada pētījuma datiem par to, kas tad notur darbiniekus darbā. Un šis man šeit tāds ļoti būtisks lietas, jo man šeit visi HR kolēģi grib noturēt darbiniekus, ja, un grib piesaistīt labus darbiniekus. Tad kas notur darbiniekus? Top 2. vietā ir labas attiecības ar kolēģiem, jeb labs pozitīvs iekšējais mikroklimats. Ja? Tā kā tas ir gandrīz 30, katrs 3. darbinieks saka, ka tas ir viņa top 3, ja, kas viņu notur šajā darba vietā. Un mēs redzam, starp citu, ka pēdējo 2 gadu laikā šis aspekts kļūs pat būtiskāks. Un runājot par šo, tāds pavisam vēl viens tāda mazā lieta, kas man arī patīk, par ko runāt, ir tāda draudzība darbā. Ja, un šeit ir no Gallapa iesaistes aptājas Q12 jautājumu, viens no tiem par to, vai tev ir labākais draugs darbā. Ja, un, arī no tā paša Gallapa pētījums par to, ka ja tev ir labākais draugs darbā, tad tu ir 7 reizes lielāka iespēja, ka tu darbā esi iesaistīts, nekā tad, ja tev nav šāda cieša attiecība. Ja? Un skaidrs, ka tas nav tikai par iesaisti, tas ir arī par augstāku labbūtības līmeni, tas ir par kvalitīvāk veiktiem darbiem, tas ir par to, ka, nezinu, pat šis darbinieks, kuram ir šāda veida ciešas attiecības, darbā atbalsts, ja? Viņš pat retāk gūst traumas, ja? Tā kā, ja interesē, tad noteikti var palūkoties vairāk par šiem te pētījumu datiem. Un, ja mēs skatāmies tādā ilgtspējas vai tādā personīga cilvēka ilgtspējas arī skatījumā, tad šeit es arī gribēju ielikt no Harvardas, man šeit šis ir visgarākais pētījums, kāds nu vispār ir, par to, kā tad mēs varam, kas ir tie apstākļi, kas ir visciešāk saistīti ar to, ka mēs dzīvosim garu, laimīgu, veselīgu mūžu, tad īstenībā top 1 prognozētājs ir nevis mūsu ienākumu līmenis vai sociālā klase un pat ne gēni, bet tas, ka mēs savā dzīves laikā veidosim ciešas, pozitīvas attiecības. Ja? Un šis varbūt tā kā ir pat ārpus šīs darba vidus, bet man šķiet, ka tas arī skaidri parāda to, ka darbinieku komunikācija, tad pozitīva, jēgpilna un attiecība veidošana ir kaut kas tāds, kas ir nepieciešams, jā, faktiski ikvienam, jā, un arī tas ir darba devēja interesēs. Un šis, manuprāt, arī cieši iet kopā ar nākamo pīlāru, kas ir darba jēga un darba būtība. Šeit pie šī es daudz neaizkavēšos, bet tas, ko es gribēju pateikt no savas puses, mēs arī Veselas birojas ietvaros diezgan bieži veidojam dažādas aptaujas par labbūtību, par darba vides jautājumiem un tā. Un tad viens no jautājumiem ir, kas ir tie faktori darbā, kas negatīvi ietekmē tā labbūtību. Un tas, ko es īstenībā esmu pamanījis pēdējo 2 gadu laikā, kas ir top 1 pirmā lieta, ir neskaidrība un kaut kādas informācijas trūkums. Ja? Un skaidrs, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā nekas nav drošs. Droši ir tikai tas, ka pārmaiņas vienmēr būs, ja? Bet ja es redzu, ja ir kaut kādas lietas, ko mēs varam palīdzēt cilvēkiem nokomunicēt, palīdzēt noskaidrot, tad tas ir tas, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Ja? Un kaut vai par to pašu mērķu skaidrību, prioritāšu skaidrību, ja? Apzināšanos, kāpēc es šo daru. Es atceros, ka savos laikos mums ir jāizpilda šī atskaite, jo tā to mēs darām pēdējos 5 gadus. Ja? Bet tad man šeit ir viena no nemotivējušākām lietām, ko tu dari, jo tu īsti nezini, kāpēc tas ir nepieciešams. Un izskatās, ka neviens īsti nevar paskaidrot. Ja? Tāpēc tās ir atkal tādas mazas, bet ļoti tādas praktiskas lietas, ko tad mēs varam darīt un kam mēs pievēršam uzmanību. Un īstenībā tādā veidā mēs veidojam šo darbinieku pieredzi un labbūtību. Un arī, protams, par šo personīgo misiju un pienesumu, vai mēs esam atraduši laiku īstenībā parunāt par šiem jautājumiem. Un par šo es arī tūlītās runāšu par laiku un iespēju padomāt un pārunāt ar darbiniekiem šos jautājumus. Un to es esmu palikusi zem šī sasnieguma pīlāra, kurš arī, protams, gana būtisks, jo ik viens taču vēlās, lai viņam sanāktu kaut kas, lai viņam būtu atzinība, ja, lai viņam būtu šis paldies.
Bet kā tad es varu zināt, ka man iet labi, vai man kaut kas vajadzētu uzlabot, kā es varu zināt, uz kādu pusi man ir jāaug, lai būtu labāks. Un šeit ārkārtīgi liela, protams, nozīme ir mūsu vecajai, labajai, mīļajai tēmai par atgrieznisko saiti. Ja? Un kas, manuprāt, ir, šo te jūs noteikti varat papētīt, šis ir no 21. gada pētījums, viena diploma darba ietveros, tas ir veikts par atgriezniskās saites kultūru Latvijā. Un, tad pāris galvenie secinājumi ir tas, ka vēlētos saņemt darbinieks atgrieznisko saiti vismaz pāris reizes mēnesī vai katru nedēļu. Tas ir vairāk nekā 60% darbinieku vēlētos, vai 60% vēlētos apmēram šādā formātā, bet reāli atgrieznisko saiti 40% saņem tikai pāris reizes gadā vai retāk. Ja? Un tas parādās, protams, ne tikai Latvijā šādā vienā pētījumā, tas ir tradicionāli redzams, ja, kad ir atgriezniskās saites plais, ja, starp to, ka tas ir tas, ko tu vēlētos saņemt, ja, pietiekamu, saulaicīgu, kvalitīvu atgrieznisko saiti un to, ko tu īstenībā saņem. Šeit savukārt man viens šķiet ļoti svarīgs aspekts par to, kāpēc tik bieži šo atgrieznisko saiti ir ļoti grūti iedibināt, ja, un tas nav tikai tāpēc, ka nav laika, ja, bet tas ir par to, ka atgriezniskā saite ir bieži vien neērta, jo sevišķi sākumā, vai ne? Un kad viņi ir neērti un tas stresains, satraucošs process ne tikai tam, kurš gaida šo vai saņem šo atgrieznisko saiti, bet tas tikpat tāds neērts un sarežģīts, uztraucošs process arī tam cilvēkam, kuram ir jāsniedz atgriezniskā saite. Ja, tā kā protams, ka mēs kļūstam labāki un gluži kā publiskajā runā un kā svaru zālē vienkārši atkārtojot un darot lietas. Un tā līdzīgi ir arī ar atgrieznisko saites sniegšanu. Ja? Ka mēs redzam, un starp citu šajā pētījumā viens no šiem lietām, kas tad tika likt priekšā, ko tad mēs varam darīt, lai šo atgrieznisko saiti un šo kultūru labāk iedzīvinātu, ir īstenībā vaicāt atgrieznisko saiti pašiem, ja, vai aicināt vaicāt šo atgrieznisko saiti, jo tad, kad tu vaicā atgrieznisko saiti par konkrētu lietu, ja, par konkrētu kaut kādu situāciju gadījumu, tad tas ir daudz vienkāršāk abām divām pusēm. Bet atkal, protams, jautājums par to, vai mūsu šī kultūra ir pietiekami tāda labvēlīga, ja, kad es varētu vaicāt šo atgrieznisko saiti, un tas būtu pilnīgi normāli, ja, ka es to daru. Tā vēl viena lieta, kas atkal ļoti, ļoti cieši iet kopā ar atgrieznisko saiti, arī 1-pret-1 sarunas starp darbiniekiem un vadītājiem. Ja? Un tad šo ir nosaucis par silver bullet, jeb tādu kā panacēju darba vides problēmām un labai veiksmīgai darba kultūrai arī Gallups. Ja? Man patīk. Par to jau mēs runājam tik ļoti, ļoti daudz, bet atkal šī ir viena lieta, ko ir ļoti grūti ieviest, vai ne? Protams, ka šī atgriezniskās saites sniegšana un tikšanās 1-pret-1, tas prasa laiku, tas prasa kaut kādu zināmu sagatavošanos, un tas prasa arī trenēšanos, ja? Jo visas šīs lietas, par ko mēs runājam, tas nav tā, ka es vienreiz tagad pateikšu, kā es jūtos, ja? Vai vienreiz uztaisīšu to tikšanos, un tad, tagad būs, vai? Tās ir lietas, kuras prasa atkārtojamību. Un šeit fantastisks materiāls no Franklin Covey, ja jums nav, tad šo špikeri vadītājiem var izdalīt, ja teiksim tā, dažas lietas, daži jautājumi par to, kā tad var šīs atgriezniskās saites sarunas labāk vest, kas ir tie jautājumi, ko mēs varam uzdot darbiniekiem. Ja? Un, protams, šīs 1-pret-1 sarunas vairāk tiešām ir par to, kā darbinieks jūtās, ja, kas ir viņa izaicinājumi, un mazāk par to, kā tev iet konkrētajos varbūt arī projektos. Ja. Tā kā tas ir brīvais mikrofons cilvēkiem, lai viņi var parunāt. Ja, un skaidrs, ka pirmajā reizē jūs visticamāk nedabūsiet ārā visas tik vajadzīgās lietas. Tas atkal ir par šī uzticēšanos, par šo attiecību dibināšanu, vai ne? Nu, lūk, un tā, noslēgumā tas pēdējais lielais pīlārs, par ko es droši vien varētu runāt daudz un ilgi, varbūt domāju, satiksimies iespējams kādā citā reizē, ir arī veselība. Ja? Un interesanti, ka viņš tika pielikts pēdējais, tas burtiņš, tā permah modelim, bet īstenībā ir tāda doma, ka ja mums nav kārtībā veselība, ja, tad jau tās visas pārējās lietas ir tā nice to have, bet kā mēs varam tiešām justies labi un funkcionēt efektīvi, ja mums nav šis te pamats, jā, veselība. Un šeit pavisam nedaudz speciāli šim webināram apkopoju
No Veselas birojas pēdējā pusotra gada laikā tos datus, ko mēs esam saņēmuši saistībā ar to, kā jūtās darbinieki arī fiziski darba vidē, tad mēs redzam, ka katru, tas ir tā kā nevis dažkārt, bet, tipiskā darba dienas noslēgumā 40% jūtās, ka viņiem ir redzes nogurums, diskomforts, ja, trešdaļai sāp mugura, tur spranda, tur dedzināšanas savilktas, dažādas nepatīkamas emocijas, ja mēs redzam arī par to, ka 48% vidē jūtās izsūknēti darba dienas beigās, bet viņi vēl var atjaunot šos enerģijas resursus, bet 14% tiešām tas ir jau tāds hronisks nogurums, un šeit mēs tiešām varam runāt jau par tādu potenciālo izdegšanu, ja tie cilvēki, kuriem jau ir nepieciešama tāda akūta palīdzība. Un skaidrs, ka īstenībā visas lietas arī saistībā ar fizisko veselību visefektīvākās ir tad, kad mēs viņus darām preventīvi, ja? Gan par kustībām, gan par ēšanu, gan par miegu. Skaidrs, ka tur ir nepieciešama sava veida rutīna un motivācija, jo mēs vismotivētāki esam tad, kad kaut kas jau vairs nav kārtībā. Ja? Un tas pats attiecās arī uz darba problēmu risināšanu. Ja? Tad, kad darbinieki sāk sūdzēties, vai arī, gadu pārunās ir viss slikti, tad mēs sākam kārtīgi risināt šīs lietas. Ja? Bet tas, ko es gribu teikt tiešām par to, ka viss, protams, prasa laiku, viss prasa iesaisti, bet tas efektīvākais un lētākais veids vienmēr ir tā prevencija, vai ne? Un man šķiet, ka labbūtība tiešām ir vairāk par to preventīvo darbu. Un tad noslēgumā dažas tādas atklāsmes, ko tad es sev centos atrast, ja, šo jūsu webināru veidojot, ir tiešām, ka visas labās lietas nāk ar atkārtošanas, arī šobrīd stāv pie stāvgalda, ja, tipiska lieta nopērts stāvgalda, bet viņš, tā kā augstumā regulējuma galda, bet viņš katru dienu ir jāceļ augšā, lejā. Tā ir ļoti daudz ar visām citām lietām, ja. Mēs viņus vienreiz tā kā nodefinējam, ieviešam, bet tam mums viss tas ir jāpraktizē, vai ne? Līdzīgi kā ar, iešanu pietiekami agri gulēt, ja ar fiziskām kustībām, visas lietas, muskuļu audzēšana, ja man tur apakšā muskulis ir, viss prasa atkārtojumu. Bet tajā pat laikā es redzu, ka darba devējiem ir tā ietekmē daudz plašāk, un varētu teikt tā ietekmes sfēra nav tikai darbinieki, ja, bet ir arī darbinieku ģimenes locekļi, tā vispār ir tāda sabiedrība kopā, un ja mēs skatāmies uz tādu ilgspējas jēdzienu, ja, tad īstenībā darba devējs organizācija ir viens no tādiem būtiskiem stakeholderiem šajā procesā. Vēl mazā lieta, ko es atcerējos, ka labbūtība, kāpēc viņa ir tik būtiska par viņu domāt, tiešām pievērstam uzmanību. Ja? Es zinu, ka atkal daudziem HR cilvēkiem viena no galvenajām lietām, kā atrast jaunos darbinieks. Ja? Tad rekur mazais screenshots no LinkedIn, varētu teikt, mazā pētījuma par to, ka tie darba sludinājumi, kuros ir runāts par labbūtību, par elastību un citiem bonusiem, tad viņi gan vairāk tiek skatīti, gan uz viņiem vairāk piesakās, jā, tā kā par labbūtību viņu ir jāpraktizē un arī par viņu ir, manuprāt, jārunā, jā, un jādalās arī savos pieredzes stāstos, jā. Un, protams, ka tas viss ir liels maratons, gan personīgais, gan arī, kopīgs maratons. Un noslēdzot savu šo stāstu, es gribēju vēl ielikt vienu tādu statistiku, tas 20. gadā bija publicēts, 20 gadu noslēgumā bija publicēts tāds bāzes scenārijs, kādas tad ir Latvijas iedzīvotāju skaita prognozes, ja? Un tad katru gadu mūsu darba tirgus zaudē vidē 15,000 cilvēkus, ja? Mēs kļūstam visi vecāki, arī darba tirgus vidē, ja? Mēs arī katrs individuāli kļūstam vecāki, tāpēc atkal vēl viena lieta padomāt par šo labbūtību ilgtermiņā, kā mēs rūpēsimies gan par tiem darbiniekiem, kas mums ir esošie, lai viņi vēlētos turpināt būt mūsu darbinieki, gan arī tīri, kā mēs viņus saglabāsim pie labas veselības un funkcionēšanas ilgtermiņā, ja? Un padomājot arī par savu individuālo labbūtību. Tā kā, ja ir kaut kas tāds, kas norezonēja, un norezonēs arī no Lienas stāstījuma, es jums visiem iesaku, ja, piefiksējiet, ierakstiet, plānotājā kaut kādu lietu, varbūt jāiet parunāt ar augstāka līmeņa vadītāju par kādu jautājumu, jo es zinu, ka bieži vien pēc šiem semināriem, webināriem ir kaut kāda iedvesma, ir foršas domas, bet jāieliek arī tas pirmais solis, lai tas viss realizētos un iet uz priekšu. Tas no manas puses viss. Liels paldies, ja kādi jautājumi, tad var rakstīt čatā vai, sazinamies nākotnē. Paldies!
Tā, beigšu dalīties. Un, jā. Jā, varbūt dodam kādus pāris minūtes laika, ja nu kāds vēl raksta. Es pieļauju, ka tēma ir gan ilga. Ja jā, brīnišķīgi vēl pagaidām jautājums. Ja nē, tad gribu pateikt gan mani, gan Laimu var droši sameklēt LinkedIn un prasīt arī privāti kaut kādas lietas un padomas. Piekrīt, tā ir. Jā, un bija ļoti, ļoti interesanti klausīties tādēļ, ka mēs savā vidē strādājam tā kā no pavisam kā citiem aspektiem. Laima pārstāv šo labbūtības tēmu visu kopumā, visiem, teiksim tā, psihoemocionālo, fizisko darbdrošību, arī runā par finanšu šo te pratību. Stebī ir tas, kas, es mīlu teikt, ka mēs esam viens mazs gabaliņš tajā labbūtības puzlē, kas jau iekļaujas labumu groza aspektā, kas tad ir tās lietas, ko mēs piedāvājam darbiniekiem kā papildus bonusu algai. Un, starp citu, tevis pieminētajā kantāra pētījumā, kas ir iemesli, kādēļ cilvēki izvēlas atstāt savas darba vietas, dažādi bonusi un labumi, starp citu, bija arī top 3, kādēļ viņi apsvērt iet pie kāda cita darba devēja. Tādēļ arī tas ir tāds svarīgs aspekts, par ko domāt, kad mēs domājam, ko mēs darbiniekiem dodam un uz ko tieši ko mēs vēlamies sasniegt. Un tā būs arī nedaudz tā mana puse, ko centīšos pastāstīt. Tikai nedaudz sekundīti atvēršu prezentāciju. Jā, kā tad skatīties tieši no labuma groza puses un kā to prezentēt un iznest saviem priekšniekiem, jo skaidrs ir fakts, kad laikā, kad visi izdevumi un finanses ir svarīga lieta, ja naudas vairāk, tērēšanai vairāk tik daudz nekļūst. Ir vairāk jādomā, varbūt gluži otrādi, kā optimizēt. Pat ja naudas ir, tā nedrošības situācija vispār pasaulē ir tāda, kad ir grūti saprast, kad tērēties kaut kur gribās būt labāk piesardzīgiem un domāt, kā optimizēt savus izdevumus. Un optimizēt nevienmēr nozīmē kaut ko obligāti nogriezt nost. Citreiz tas ir tiešām par izvērtēšanu esošajām lietām. Jā, kā jau minēju, es pārstāvu labbūtības platformu, un man ikdienā sanāk bieži vien runāt iespējams ar kādu no jums, jau es esmu runājis, vai jūsu kolēģiem noteikti. Un man patīk tas, ka no savas perspektīvas es redzu tik dažādas organizācijas, tik dažādas cilvēkus un tik dažādus stāstus. Un arī es saņemu daudz un dažādus jautājumus, kur jāsaka, ka vienas atbildes bieži vien arī nav, jo nav tāda maģiskā formula, tagad visi darām tā, un visiem tas strādās. Bet apkopojot tādus visbiežāk uzdotos jautājumus, tas secinājums mans lielākais ir, ka bieži vien HR cilvēki lūdz padomu, kā aiznest līdz galam. Labbūtība ir tāda netverama, mēs pieskārāmies laimē, mēs pieskārāmies tādiem netaustāmām tēmām. Tad kā to visu ieteikt, lai, kā es teicu sākumā, nonākam pie finanšu departamenta, kur cilvēki ir tikai, kāds būs ieguvums no šādām lietām, jebkurām, ko mēs plānojam ieviest. Viss tāds tiek no tādas skaistas idejas tiek ietērpts materiālā projektā, un kā to aizmest tālāk. Un teikšu, šeit ir tāda mana perspektīva, gan esot kā biznesa vadītājiem, gan arī strādājot uz HR tēmām, un jau esot šajā labbūtības vidē un labuma grozā iekšā, tas tāds salikums no manas pieredzes un no manām zināšanām, kā tad to panākt un kā šīs lietas ietērpt izmērāmās vienībās. Bet pirms mēs ejam tālāk nedaudz par sevi, man gribās citēt Signas Kņēļevas, kas ir Kantāra vecākā klientu menedžere. Viņa minēja, labbūtības stūrakmens ir dot darbiniekiem izvēles iespējas. Un Stebī būtībā arī ir platforma, kas šo arī sniedz. Caur vienu pakalpojumu sniedzēju, kas ir Stebī, kā bonusiem, ir iespēja piedāvāt gana daudz, kopā 18 kategoriju dažādu pakalpojumu, sākot no sporta pakalpojumiem līdz masāžām, līdz relaksācijas, līdz aktīviem dzīvesveidam, bet tā pamata doma ir tāda, ka neviens no jums nekad nevarēs
uzzināt, kas kuram darbiniekam ir visvairāk vajadzīgs. Bieži vien mēs dzirdam arī runāt, jā, mēs veicām pētījumu, mums teica, 60% teica, ka viņi grib sportu. Jā, bet ir 40%, kas to nevēlas. Un tas tev ir tas, kas atvieglo šo domu, jo darbinieks pats zinās, kas viņam kurā brīdī ir visvairāk vajadzīgs. Neiešu varbūt detaļās par uzņēmumu, gribēsiet zināt vairāk, jā, tad sazināties ar mani, bet ejam tad jau tajā konkrētajā tēmā, kā tad to iznest, jo skaidrs, ka arī mūsu, kur aicinājums uz webināru bija, fakts jau ir tāds, ka mēs esam tajā vidē, darbinieku vecuma dažādi, vajadzības dažādas un labūtība. Man vispār šķiet, ka mēs dzīvojam tādā revolucionārā laikā, kad izpratne par darbu un Laimas pieminētā vērtību apziņa un kāpēc mēs vispār strādājam, kāpēc mēs darām, ko mēs no darba devēja sagaidām, mainās. Tā kā jautājums pat nav, vai uz to ir jāstrādā. Tur šaubu nav par to diskusijas vispār nav. Ir jautājums, kad mēs agri vai vēlāk viena organizācija par to sāks domāt un uz to sāks skatīties. Un man arī šeit ir neliels slaids, jau Laima gan šim pieskārās, bet arī man personīgi, arī kā vadītāji, citreiz liekas, bet vai tad tiešām man viss ir jāpasniedz uz paplāts, un vai tiešām man par to visu ir jādomā. Bet, laikam tas ir arī mums gan kā vadītājiem, gan kā HR cilvēkiem ir jāpieņem tā, tas ejot uz priekšu, tā tas būs. Un arī Latvijā tā situācija ir tāda, ka 39% no darbiniekiem uzskata, ka tā ir darba devēja, organizācijas atbildība. Patīk mums tas vai nē, bet tas no mums tiek sagaidīts. Un īpaši laikā, kad darba spēks kļūst mazāk, par katru darbinieku jācīnās, par katru jaunu darbinieku piesaist ir jācīnās, tad īpaši izvēles mums tur lielas nav. Vienkārši ir jāpieņem šis kā fakts. Lūk, bet kā jau minēju, arī manā pieredzē un bieži vien sarunās ir tā, ka gribēšana ir, resursu ziņā varēšana arī it kā būtu, bet apstājās tas pie vai vadības neizpratnes dažkārt, vai arī tur ir dažādi paužu cilvēki, un arī tur ir dažādi līmeņi izpratni par labbūtību, un dažādi iemesli, vai arī, finanšu situācijas mēdz būt dažādas. Ko tad darīt, lai tie labie nodomi nenoplok? Būtiskākais, un tas ir arī tīri arī pašiem izprast, lai izprastu savas organizācijas situāciju, ir sagatavošanās. Tas, ko noteikti es gribu pateikt, jo ir jābeidz, varbūt pat nedzīvot ilūzijā, vienkārši jāsaprot, ka tas nebūs viegli. Īpaši tādēļ, ka dažādi darbinieki, un ja ir fokus un šis spiediens uz to, ka maksimāli ļaut iesaistīt darbinieks arī šo lēmumu pieņemšanā. Tas ir laikietilpīgi, arī sarežģīti dažkārt, bet mēs jau izrunājam par to, ka tās ir tās lietas, uz ko ir vērts investēt. Lūk, un pirmais, šeit mēs paskatīsimies uz to aspektu, kas tad ir. Pirms vispār mēs sākam par to domāt, par kaut kādu jaunas labotības programmas ieviešanu vai jaunu labuma vai bonus vai aktivitātes, lai kas tas būtu, ir svarīgi uzdot sev šo te jautājumu, kāpēc mēs to darām. Jo arī manās ikdienas sarunās tās motivācijas, kādēļ uzņēmumi ar tevi runā, kas ir platforma, arī dažādi, kā tas partners ir viens produkts, mūsu produkts ir viens, bet tās motivācijas un iemesli ir dažādi. Ir kas griež tieši tā, ir tik ļoti dažādas labumu gros, kad vēlas piesaistīt vēl kaut ko. Ir kāds, kas ir konkurences spiests, jo redz, ka viņi tiešais konkurence arī piedāvās tevi. Tad viņi cenšas, mēs neļausim, nebūsim pamata tieši sliktāki. Ir kas īpaši mazāki uzņēmumi, kas mums skatās kā tādu nosacītu alternatīvu veselības apdrošināšanai, ko man, tas tā var būt, bet ne 100%, jo mūsu tas koncepts ir nedaudz savādāks, bet tur atkal ir savi iemesli, tie ir finanšu iemesli, kad apdrošināšana varbūt uzņēmums šobrīd nevar atļauties, un tad vismaz, lai kaut kas, lai nebūtu tā, ka nav nekā, tad griežās pie mums, bet jautāt, kāpēc mēs vispār uz šo jautājumu skatāmies, kāpēc mēs vispār gribam un ko mēs gribam risināt. Un otra lieta, ko noteikti vajadzētu papētīt, ir, kas ir jūsu darbspēks, kas ir šie jūsu kolēģi, kādi ir viņu vecumi, kādi ir
jā, kādas ir viņu intereses, īpaši par vecumiem runājot, ir interesanti tādā ziņā, jā, ka mēs esam tajā posmā, ka ir 3 paudžu cilvēki darba tirgu, ko nu viņiem katram vajag, jo viņiem tās vajadzības un izpratnes arī ir pavisam savādākas. Es vienmēr publiski runāju par to, saku, es dzīvojot savā labbūtības burbulī, par to katru dienu runājot, es tevi tā kā novalku pie zemes, domājot par saviem vecākiem, kuri dzīvo Latvijas mazpilsētā cilvēki pirmspensijas vecumu, un viņiem vispār nav sapnis, kādu labbūtību mēs vispār runājam. Tātad viņiem nekad tas nebūs līdz galam aktuāli. Tad kas tad ir viņiem aktuāli? Turpretī mums ir arī saucamie Gen Z, ja, kuri vispār nāk uz darbu tā kā uz, negribas teikt, hobiju, bet viņiem tās ekspektācijas pavisam vēl savādākas. Tad kas ir mūsu esošais darba spēks, un vai katram no šīm grupām mums ir arī risinājums? Tur arī bieži vien būs atbilde uz pirmo jautājumu, kāpēc mēs kaut ko darām. Jā, bieži vien jautājums šeit ir nedaudz arī par to finanšu aspektu. Reti, kad būs tā, ka būs rekurri kaut ar naudu, tad mēs varam tērēt vairāk. Bieži vien būs tā, ka paskatāmies, kas mums jau ir, vai nu mēs varam šīs lietas esošās jau aktualizēt, arī Laima tam pieskārās, vai nu tad vienkārši papētīt, cik no tā viss tiešām tiek izmantots, vai esošie labumi atbilst šī brīža aktuālajai situācijai. Jo par to šaubu nav, ka ik viens labums, kas ir ieviests, ir ar labu domu bijis un ir bijis aktuāls kaut kādu brīdi, bet vai tas nav zaudējis savu aktualitāti. Par izmaksām runājot, arī pavērtējiet šo te labumu izmaksas. Domājot arī par kaut kādiem plāniem, kas ir abonementa tipa plāni, kopā ar to izmantojamības procentu paskatieties, vai nav tā, ka jūs maksājat fiksētas summas par lietām, kas netiek izmantotas. Un kā jau visam, uzstādiet specifiskus mērķus. Jūs gribiet ieviest kaut kādu labbūtības iniciatīvu, programmu, aktivitāti vai piesaistīt partneri, uzstādiet to mērķi, kas tad ir tas, ko ar šo iniciatīvu mēs gribam sasniegt, lai tas nav tā bezmērķīgi tikai tāpēc, ka vajag tikai tāpēc, ka moderni ir par labbūtību runāt, bet konkrēti savam uzņēmumam, kas tad ir svarīgākais. Tas arī sasaistās ar to, ko es sākumā pieskāros. Kas ir tas mērķis, jā, vai jums iet grūtāk ar darbinieku piesaisti, vai ar darbinieku lojalitāti, vai ar darbinieku šiem, kā saka, iesaistes procentiem, kas tad varbūt ir tas punkts, pie kā jūs gribat pieķerties un ko gribat risināt. Un tas sasaucās arī, protams, kopā ar to, kā jūs to izmērīsiet, kā jūs zināsiet, ka šī lieta jaunā, viņa ir bijusi veiksmīga un kā šo progresu mērīsiet. Nu jā, un pieskaroties jau sīkāk, ja gadījumā labbūtības stratēģija un lietas ir jaunums birojā un organizācijā kopumā. Jāsaka par to, kas gan man nav ierakstīts, bet viena svarīga lieta ir arī izglītošana, darbinieku izglītošana par tēmu, labbūtības tēmu kā tādu, kāpēc tas ir svarīgi. Atkal jau man vecāku piemērs, ja, es varētu tētim ilgi un tik stāstīt, kas tas tāds ir, viņš varbūt tās nesaprastu, bet drusciņi konstanti par to runājot, pilinot, tas skaidrs, ka tas ir par cilvēku sajūtām, par fizisko veselību, par emocionālo veselību. Es domāju, ka ja cilvēks izprot, kas tas ir, tur jautājumi par tā nozīmi ir praktiski maz. Bet runājot par šādu programmu vai partneru, vai iniciatīvu, vai kas tas būtu, ko jūs nolēmuši darīt, padomājiet par to, vai ir pareizais laiks par to runāt arī ar savu uzņēmumu vadību. Situācijas ir dažādas, vai brīdī, kad varbūt tās ir grūtāks brīdis uzņēmumā, tīri finansiāli, vai tiešām ir moments iet runāt par kaut ko jaunu, par kaut kādām jaunām lietām, kas varbūt maksātu, vai tikko izbija budžetēšana, ja? Vai mēs tiešām iesim runāt, kur man vajag labbūtības stratēģijai vai programmai budžetu, kad varbūt ir par vēlu, izvērtējiet arī, kurš ir tas labākais brīdis par to runāt. Jā, gan Laima rādīja tik daudz datus, gan mēs arī šīs sagatavošanas sadaļā pieskāros. Izmēriet, izanalizējiet esošos, salieciet visu pa cipariņiem, jo
dati ir tā lieta, ko neviens nekad nevar apstrīdēt. Par kaut kādām tādām abstraktām lietām, visi jutīsies labāk, visi būs veselāki. Tās ir tādas netaustāmas lietas, un par tām var daudz diskutēt, bet kad ir tā kā pamatojums ar datiem, tad tur diskusijai vietu ir ļoti, ļoti maz. Protams, runājot ar vadību, lieciet uzsvaru uz ieguvumiem. Ieguvumus mēs apskatījām tik daudz, gan par produktivitāti, gan par iesaisti un tā tālāk. Lieciet uz tiem uzsvaru, kāpēc organizācijai ir svarīgi uz labklājību kā tādu strādāt, un kāpēc ir svarīgi šo integrēt uzņēmumu kultūrā. Un tieši tāpatās norādiet uz riskiem. Kas būs, ja mēs to nedarīsim? Vai laikā, kad darba spēks, īpaši jaunāka gada gājuma darbinieki ir prasīgāki, kādas tad ir jūsu iespējas piesaistīt darbinieku, kādas ir iespējas viņu noturēt un tā tālāk. Kas notiks, ja mēs uz šo nestrādāsim? Pamatojiet ideju ne tikai ar datiem iepriekš pieminētiem, kas jau ir tā jūsu iekšējā pasaule, pamatojiet arī ar pētījumu datiem. Laimē ir gana daudz atsauču un pētījumu datu un slaidu, un bez tiem vēl ir milzum daudz. Kādēļ? Tīri kontekstam, kāpēc tas ir svarīgi? Tā ideja, ko jūs nesiet, nav tā, ka Liena piecēlās un tikai tāpēc, ka Lienai patīk. Liena tagad iet pie vadības un cenšas izsist, ka šis ir svarīgi, bet iedodiet arī kontekstu, lai saprastu, kas notiek gan mūsu darba tirgu, gan pasaulē kopumā, īpaši laikos, kad mēs, ir jāsaka, mēs jau nekonkurējam, mūsu uzņēmumi nekonkurē par darba spēku vairs tikai Latvijas mērogā, Ir īpaši jaunieši, kas gan ar attālināto darbu saistās, gan principā pēc savas fleksibilitātes, un ka viņi nav tik piestieti, viņi mierīgi brauc strādā uz ārzemēm, mēs konkurējam arī ar ārzemju uzņēmumiem, tādēļ arī šis konteksts arī ir svarīgs. Un nejot pie vadības, protams, te ir noteikts. Mums vajag labklājības stratēģiju, visticamāk nestrādāt, bet piedāvājot, kas tad ir tas jūsu konkrētais risinājums, kur mums vajag šādas lietas, šādas iniciatīvas un ko konkrēti vajadzētu, lai jūs to nodefinēto problēmu risinātu. Bieži man jautā, ko tad lai mēra? Teikšu, kā ir, es pieļauju, ka jūs katrs esat patiesībā zinošāki nekā es, bet es papētīju, kas tad ir tās lietas, ko HR vidē mēdz mērīt, lai savu, teiksim, saucamo success rate izmērīt, un vai viss ir veiksmīgi. Tad, mans pieminētais rotācijas koeficients, cik tas ir liels, tas var būt arī uzstādāms, un katru no lietām, ko es šeit pieminēšu, ir uzstādām kā izmērams mērķis, kas tad ir jūsu sākuma punkts. Tad pa vidu ir jūs ieviešat dažādas iniciatīvas, un tad ik pa laikam, kā es jau minēju, plānojiet, kā jūs šo regulāri mērīsiet, tad jūs varat atskatīties, cik veiksmīgi jums tas izdodas vai nē. Personāla rotācijas koeficients, izmaksas, kas saistās ar darbinieku atrašanu, pieņemšanu darbā, laiks, kas tiek veltīts pozīciju vakanču aizpildīšanai, darbinieku, iepriekš jaunu darbinieku apmācības izmaksas, kavētās darba dienas, slimības dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ. INPS šie net promoter score rādītāji, ja jūs mēriet dažādības, šeit ir gan par dzimumu dažādību, vecumu dažādību, kā tādu, cik šī dažādība tiek veicināta jūsu organizācijā. Darbinieku iesaistas rādītāji un vidējā darbinieku iegūtā peļņa. Es domāju, kādu no šiem rādītājiem notiek, jūs jau mēriet, kāds ir varbūt gluži ne jaunas, bet ir vērts paskatīties, var pamērīt vēl papildus jau tam, kas tiek jau skatīts. Bet šīs ir tās lietas, kad es minēju par uzstādiet konkrētu mērķi, lai tas ir izmērāms. Šīs būtībā ir lietas, ko var ieteikt skaitļos un ciparos, un kam var sekot līdzi, lai arī saprastu, cik veiksmīgi jebkura iniciatīva strādā. Un vēl virsstundu skaits. Labumu izmantošanas process, tas ir būtībā mans ikdienas temats, par ko diskutējam daudz, pieminēju jau. Man liekas, ka jebkura iniciatīva, jebkurš labums, ko mēs spējam darbiniekam dot, ir
ar labu nodomu, par to vispār šaubu nav, bet kad jūs domājat, nezinu, gribās likt kaut vai pirkt, ja viņai ir jāizvēlas, vai varbūt iedibināt, veltīt budžetu labbūtībai, vai, piemēram, pirksim būciņas ofisā, ja, lai bez kafijas mums būtu arī būciņas vai kas tāds, un tad padomāt, kas ir šī ilgtermiņa efektivitāte, kas ir šis ilgtermiņa ieguvums darbiniekam, kad ir jāizvērtē, kuru labumu dot un to, cik tiešām viņu izmanto. Bieži šis temats tiek apspriests arī, kā es minēju, jā, ir tāda, varbūt nepareiz priekšstats arī uz tevi skatoties, ka mēs esam it kā konkurējam ar veselības apdrošināšanu, kas tā nav, bet man gribas aicināt, ļaujiet izvēlēties, jo dažkārt ir labumi, par kuriem tiek samaksāts, un tad visiem iedots, skatieties, cik tiešām viņus izmanto, lai jūs nemaksājat par to, kas netiek izmantots. Un kā tad rēķināt? Manas viss šī sarakstīns ar lietām, ko var ietērpt skaitļos un ciparos, patiesībā tā formula ir ļoti, ļoti vienkārša. Kas tad ir tie jūsu ieguvumi pēc kaut kāda konkrēta perioda, jo īpaši labbūtība ir tā tēma, kā Laima teica, tas nav tā, uztaisījām labbūtības dienu, labbūtības nedēļu, tagad mums visi darbinieki ir tik priecīgi un produktīvi un tā tālāk. Tas ir tāds vairāk ilgtermiņa mērķis, bet domāju, ka 3 mēneši ir kā minimums, kurā brīdī sāk mērīt pēc kaut kādas konkrētas iniciatīvas aktivitātes ieviešanas. Kāds ir jūs izvēlēties no sarakstiem, ko tad jūs mēriet? Man šeit ir piemēri produktivitātes pieaugums, administrēšanas izmaksas, tur tās iekļaujās gan par šiem darbā pieņemšanas izmaksām, darbā pieņemšanas laiku, veltījumu, apmācībām, kādas šīs izmaksas ir, ar darbinieku veselību saistīto izmaksu ietaupījumus, vai samazinās slimības lapu skaitu un tā tālāk. Šo te visu saskaitot kopā, ieguvumu saskaitot kopā, nomīnusojot, kā tas ir labbūtības programmas izmaksas, būtībā arī ir tas, tas return on investment, kas tad ir no investētā līdzekļu un laika un resursu ieguldījumu, kāds tad ir tas taustais apakums, ko jūs esat ieguvuši. Runājot arī jau tad, kad programma jau ir iedibināta un daudz kur tāds jau ir, neaizmirsiet, ka uz to ir, būtībā viņa ir jāizvērtē, tas ir par to aktualizēšanu jau, kam mēs pieskārāmies. Izvērtējiet vismaz kā minimums reizi gadā, kādi ir rezultāti programmai. Par kvartālu skatieties, manas pieminēto aktuālo, vai darbinieki to izmanto. Un ja rodas sajūta, ka neizmanto, tad aktualizējiet šo jautājumu. Arī Laima pieskārās, ka bieži vien citreiz tas ir stāsts par komunikāciju. Cilvēki pierod pie lietām, dažkārt aizmirst, tad ir posms, kad varbūt ir kaut kāda apstākļu uzņēmumā, kad ir, nezinu, tā saucamā, hot season, kad šis ir tas posms, kad visaktīvākais darbs notiek, un tad par savu labbūtību aizmirstās, bet aktualizējiet. Un te var arī runāt par to, par tiešo vadītāju iesaisti, rādiet ar piemēru, kad arī pat visdarbīgākajā periodā joprojām par savu labbūtību ir jārūpējās. Meklēju, bet Latvijā pagaidām tādus skaitļus es neatradu, varbūt arī tāpēc, ka mēs esam gana kautrīgi un ar iekšējo kaut kādu virtuvi nemīlam dalīties, īpaši runāt par to, cik mēs tērējam un kā, bet ir Harvardas universitāte un ir veikts pētījumi, kāds ir tas finansiālais ieguvums no labbūtības programmām. Te mēs, protams, tie ir pasaules daudz, tas ir diskutabli, šeit ir vairāk iedvesmai, bet tas, kas ir izpētīts būtībā, ir no katra ieguldītā dolāra, šeit ir dolāros, no katra ieguldītā dolāra atgriezeniskais finansiālais ieguvums ir $6. Būtībā tas, kas tur bija arī sadalīts ar ārstniecību saistītie izdevumi kritās par $3 uz darbinieku, un tas, kas saistījās ar kavētām darba dienām, tas jau bija $2,7 ietaupīt pret vienu ieguldīto. To, cik tas atbilst mūsu tirgum, tā situācijas ir dažādas, grūti spriest, bet iedvesmē, tas ir izmērāms, un šo var arī finansiāli saskaitīt, ko katrs ieguldījums atnes.
Kā arī, jā, džimpās pētījums ir pierādījis to, ka vairāk nekā 4 no katriem 5 HR pārstāvjiem minējuši, ka pēc labotības programmas samazinās slimības dienu skaits. Tas ir skaidrs. Te mēs, protams, atkal varam atgriezties un diskutēt, kas tad ir labotība, kurā tieši no visiem šiem sektoriem ieguldīties un ar kuru sākt. Jā, kā es teicu, tas nav viegli, un tas ir plašs temats, un gan resursus un laika prasošs, bet tā atgriezeniskais, tas ieguldījums, ko mēs iegūstam, tas neapšaubāmi ir, un neapšaubāmi ir arī izmērāms. Kā jau es solīju, no manas puses tas ir īsti, bet tā ziņa, ko gribējās iznest, ir jā, kad darbinieku labklājība, tas pat pirmajā brīdī, pat jau arī vadībai šķiet, ka tās ir izmaksas ar kārtīgu sagatavošanos, ar kārtīgiem datiem, ar koeficientiem, ar izmērāmiem lietām un plāniem, ko jūs varat sagatavot, ir vienkārši pierādāms, ka tā ir investīcija, kura atgriežas pēc tam ar plusu zīmi. Lūk, un no manas puses arī tas ir paldies. Ja gribās privāti kādreiz kaut ko pajautāt, droši man varētu rakstīt LinkedInā vai lienētstevī.lv, bet ja ir kāds publiski jautājums, tad droši labprāt atbildēšu gan es, gan tie, kas varbūt tās kādi jautājumi Laimai. Mēs jau esam pārskrējuši arī pāri laikam. Tā parasti notiek pa labklājību runājot. Aizrunājās, vai ne? Tā ir. Lūk. Varbūt, jā, tie, kas vēlēs tās prezentācijas saņemt, vai ne, tie noteikti var uzrakstīt čatā. Mēs aizsūtīsim, vai ne? Bet citādāk jāizmirstās, vai kā tad noteikti var sazināties kādu no mums. Mēs arī mēģināsim parūpēties, vai ne? Jā. Man, protams, gribās pateikt vēlreiz paldies, jo gana kuplā skaitā mēs esam, kas skaidrs, ka darba dienas vidas nav tas varbūt tās visefektīvākais laiks, bet prieks, tiešām prieks par to bija runāt. Jā, man arī jāsaka lielu paldies visiem, kas atvēlēja laiku. Un es ceru, ka īstenībā uz tikšanos, un, manuprāt, tās lietas, par kurām ir vērts runāt un arī dalīties savās pieredzēs, kas arī ir ārkārtīgi būtiski uzzināt, kā citiem ir. Tā kā es ceru uz tikšanos. Lai mēs nepazaudējam, man varbūt ir lūgums, Sandra, jūs rakstījāt, ka jūs gribat prezentāciju, bet ierakstiet lūdzu e-pasta adresi, jo mēs, diemžēl, neredzam tur apakšā zem vārdiņu jūsu e-pasta adresi. Jā, paldies, Andra, saņēmām. Varbūt, jā, mēs paliksim vēl šeit pāris minūti, 2, tad varbūt, kamēr kāds vēl raksta. Bet, jā, vēlreiz paldies visiem, un lai ir izdevusies diena un radusies iedvesma arī savā organizācijā strādāt uz labklājību un visi kopā par laimīgiem, priecīgiem un veseliem darbiniekiem. Un sākt ar sevi arī tas, jā. Vai ne? Lai pēc tam pielīp arī citiem tās idejas. Un, jā, paldies liels visiem. Paldies jums.